Es saņēmu Bior laboratorijas analīžu rezultātus. Tas kaut ko maksāja, bet bija to vērts. Analīžu rezultāti rāda, ka šie ūdeņi satur fekālo kanalizāciju. Tāpēc es nosūtīju šo informāciju valsts vides dienestam un Rīgas ūdenim, lai viņi ietu pa sistēmu tur un meklē tālāk, kurā vietā kāds te ir pieslēdzis fekālo kanalizāciju. Ja tagad salā laikā redzat, ka upē ir kaut kādas neaizsalušas vietas krasta tūmā, pilnīgi iespējams, ka arī tur iekļūst upē neattīrīti notekūdeņi, jo būtībā lietus jau tagad nav. No kurienes tad tiem ūdeņiem daudz rasties šobrīd? Izmantosim ziemu un palīdzēsim valsts vides dienestam atrast šādas vietas, paziņosim viņiem, lai pārbauda un novērš šo te kanalizāciju izplūdes. Tagad tās ir ļoti acīm redzams. Acīm redzot, ka šeit ir no ielām ieplūstošie ūdeņi, bet kāds te ir pieslēdzis arī savu fekālo kanalizāciju, un to vajadzētu novērst. Tad tāda nepatīkama duļķa viss cauri ir. Tās liecina par notekūdeņu slikto kvalitāti. Tālāk mēs redzam vairākas riepas arī. Un patiesībā būtu ļoti laba doma, izmantojot tagadējo zemo ūdens līmeni, varētu arī to visu novākt nost un padarīt upi tīrāku. Kā noskaidrot, no kurienes šie notekūdeņi nonāk Daugavā? Caurulēt pa zemes apakšu, bet labi, ka Rīgas ūdens rīcībā ir šīs kanalizāciju schēmas, un ik pa gabaliņam uz kanalizācijām ir uzlikts virsū arī akas, pēc kurām var orientēties. Patiesībā ļoti tālu arī nav jāiet. Ik pa gabaliņam ir šādas te akas. Vienkārši cilājam akas un skatāmies iekšā. Vai tas ir tas pats? Ņemam paraugus, meklējam fekālo ūdeņu klātbūtni. Un te zinātāji stāsta, ka avots varētu būt tepat uz stūra šajā garāžu kooperatīvā vai kādā uzņēmumā, kas šeit atrodas. Pilnīgi iespējams, ka kāds ar nodomu vai vienkārši aiz nevērības ir pieslēdzis savu fekālo kanalizāciju klāt pie lietus kanalizācijas. Un tā tagad piesārņo Daugavu. Būtu ļoti labi, ja valsts vides dienests un Rīgas ūdens saņemtos un to novērst. Ja zināt vēl kādas līdzīgas vietas, kur upē ieplūst kanalizācija, pierakstiet to šā video komentāros. Tādā veidā mēs varam upi padarīt tīrāku.